Čau, Nela. Čau. Kā jau pilnīgi visiem, pastāst par sevi, pastāst par uzņēmumu, pastāst par Nela. Kā tas radies, kāds ir stāsts aiz tā visa, jā, kaut kā. Mēs jau strādājam 10. gadu, un sākās tas viss ļoti tādā interesantā un vienkāršā veidā, kā hobijs. Es gan jau no bērnības gribēju savu biznesu, bet es nekad nezināju, kā tas ir. Jā. Un nezinu vispār, no kurienes tā ideja bija, un nebija arī nekāds plāns. Bet jā, es strādāju ofisā, un tad es pēc darba man gribējās kaut ko tādu radošu taisīt, un arī pie viena nopelnīt kaut kādu papildus naudu. Tad tā pamazām kaut kā tas viss aizsākās. Man bija no sākuma divas idejas. Bija rotas, un es gribēju šūt rotaļlietas. Okay. Un tā kā šūt es nemācēju, tādā primitīvā līmenī. Rotas es arī taisīt nemācēju, bet man likās, ka to kaut kā var vieglāk iemācīties. Un tad tā arī aizgāja pamazām, jā. No sākuma savienoju ar pamatdarbu, kas man bija ofisā, IT nozarē vispār nesaistīta. Jā, esmu programmētājs pēc amata, es pēc izglītības esmu programmētājs, bet es strādāju par sistēmu analītiķi. Okay. Jā, un kaut kā pietrūka laikam tas radošais, sievišķīgais kaut kāda ķimerēšanās ar kaut ko, un tad tā arī, jā, pamazām. Tu kaut ko jau pirms tam mācēji, vai, respektīvi? Man bija visādi tāda hobija līmenī, tur, teiksim, izšūt vai skolas laikos, kas tika mēģināts, tur tamborēšana, adīšana. Tas viss man patika, tā ķibināšanās. Es mākslas skolā gāju bērnībā, bet vispār, pēc tāda, nezinu, prāta man vairāk tas analītiskais un kaut kā tāda domāšana egzaktā. Okay. Un kā tad, kā tu vispār izstrādā tos produktus? Tu kaut dizaina materiālu, tu pat no viņiem taisi kaut ko gatavu pasūti, jo es redzēju internetu veikalā, ir konkrēta rota, var ļoti daudz akmentiņu izvēlē. Jā, mums ir dažādas kolekcijas, teiksim, tā ir kaut kas, ko mēs sūtam gatavā veidā, gan to, ko piedāvā ražotājs, gan arī pēc kaut kādām savām skicēm un idejām. Un ir otrs variants, kur mēs komplektējam. Mums ir dažādas detaļas, teiksim, mums ir kristāliņi, tur kvadrātiņi, lāsītas, aplīši, tad ir pērlītes, dažādu izmēru formu, kaut kādas stieplītes, tur trosītes, un tad mēs no tā visa skatāmies, ko var uztaisīt. Un kā es tam visam pieeju, tāds, nezinu, Lego, man ir no tiem materiāliem jāuztaisa kaut kas tāds, lai viņam būtu laba kvalitāte, laba cena, lai viņš smuki izskatītos, lai cilvēku viņu pirktu. Un tad tur ir no 5 pērlītēm, tad tur cik tās kombinācijas var uztaisīt. Tu arī sāki jau pašā sākumā, tā kā abus, kad ir jau nodefinētais? Nē. Tas viss sākās kaut kā tādā pašplūsmā. Es aizbraucu uz akmeņu veikalu, mums te bija uz Čaku ielas 1, man liekas, viņš joprojām vēl tur ir. Sapirku kaut kādas akmeņus, pērlītes. Es atceros, tie bija 70 eiro. Tas ir pats pirmais, ko es tur nopirku. Es nezinu, tur 10 tādas pērlītes, 20 šitādas knaiblītes un vēl kaut ko. Un tad es sāku skatīties, ko es no tā visa varu uztaisīt. Savērt tur uz trosītes, teiksim, kaut ko pielikt, noņemt, kādu kristālu mirdzu un tā tālāk. Bet tas sākumā bija tas vēl nebija kā full-time, tas bija vienkārši kā Nē, tas bija vienkārši vairāk kā hobijs, ar domu paskatīties, kā to vispār dara, kaut ko jaunu iemācīties, padarboties ar rokām, jo, ofisā tas bija darbs ar smadzenēm, teiksim tā. Un tad es sāku to visu bildēt un likt Instagramā, un tad arī kaut kā ļoti ātri tā viss aizgāja. Tas nāk, ka pirmos tavus darbus tu tā kā liki Instagramā? Jā. Es uztaisīju atsevišķu profilu, es viņu nosaucu savā vārdā, jo man nebija nejausmas, tas viss aizies, neaizies. Jā. Man nebija, es neredzēju jēgu taisīt tur kaut kādu logo, domāt nosaukumu. Man bija pirmā vēlme notestēt vispār to konceptu, teiksim tā. Un kāpēc savu vārdu es ieliku, jo es no tā profila piesakojos visiem saviem draugiem un paziņām, tad lai viņi atsaka atpakaļ. Jā, vismaz paziņas, tur radus draugus un tā tālāk, jā. Un tā arī bija tie pirmie pasūtījumi? Vai viņi bija tik zinām, ka viņi vienkārši par tev privāti rakstīja? Nē, viņi rakstīja uz to profilu, uz Nela, bet, es atceros pašu pirmo klientu, kas nebija no draugiem, no paziņām. Bija kaut kāda meitene, kas strādāja frizētavā, un tad es pie viņas atnācu uz to frizētavu un iedevu to rotiņu viņai rokās, jā. Okay. Un kurā brīdī tu saprati, ka viss tu ej no savu ofisu darbu prom? Un kad, Man šķiet, ka pagāja kaut kāds gads vai pusotrs. Es diezgan daudz apvienoju tos darbus, un tad vienā brīdī es sapratu, ka man ir jāizlemj, jo es vienkārši nevaru. Es cēlos 6, tad man bija kaut kāds pāris rīta stundas, kad kaut ko padarīt, tad es braucu uz darbu, tur no 9 līdz 6 pusdienlaikā es kaut kur skrēju, vakarā. Bet vienā brīdī bija par daudz jau visu, un es sapratu, ka es varu tam pamatdarbam veltīt gana daudz resursu, un nedz arī tam savam biznesam, un tad
Es domāju, kaut kādu mēnesi, pusotru, un tad es tomēr izlēmu mesties tajā. Tas nāk no sākšanas pagāja tikai pusotrs mēnesis, kad tas Nē, pusotrs gads, jā. Īstenībā vajadzēja ātrāk, bet, zin kā, kad nav bijis tas savs bizness, vienmēr liekas, ka tas fiksētais ienākums ir, drošāks kaut kādā ziņā. Jā, varbūt viņš ir ierobežots, bet viņš ir garantēts. Es sapratu, jā. Un, bet pieņemsim, tu saprati, ka tu vari iet, jo tas apgrozījums bija pietiekams, lai uzturētu. Es pelnīju apmēram tik, cik man bija tā alga. Okay. Un vēl palika pāri, lai varētu turpināt tā kā ražot. Jā. Un papildus tam es sapratu, ka ja es veltīšu vairāk laika tam, jo galvenais, kas man tajā brīdī bija ierobežots, bija laiks. Un tad attiecīgi es varētu arī noteikti vairāk tur dabūt. Ok, sapratu tev. Kā, labi, tu sāki pārdot ar Instagramu. Kā tas ir attīstījies? Pastāst kaut kā to trajektu. Ok, tu esi aizgājis no pamatdarba, tu to sāc darīt, pārdot Instagramā. Kas ir tie posmi, kurā brīdī jau ir kaut kādi next step, kaut kāda attīstība? Jo zini, tev arī ir veikals jau. Jā, kas tik mums nav? Kas ir noticis? Pagāja 10 gadi. Okay. Jā, es sāku tirgot Instagramā, bet tajā laikā tas bija ļoti vienkārši. Tas bija pilnīgi cits Instagrams, ne tas, kas ir tagad. Tagad nereāli tur dabūt sekotājus, man liekas, grūti. Sekotājus varbūt nē, bet pārdot es teiktu, ka ir grūtāk, kā bija tajos laikos, jo tad nebija tas gudrais algoritms. Postu redzēja visi sekotāji, sekotāji vācās diezgan ātri, un viss notika. Un tad īstenībā, kā pamazām kaut kas tika griezts nost Instagramā vai tādos sociālos tīklos, tā es gāju uz kaut kādu nākamo soli. Instagrams ielika savu algoritmu, es sapratu, man ir jādara kaut kas vairāk. Šis vairs nestrādā, labi, skatāmies, ko tur tālāk darīt. Laižam maksas reklāmas. Uz Instagram? Jā. Okay. Meta toreiz nebija vēl. Nē. Bet jā, viņi bija tā kā vienā tajā. Tur bija tāda poga, boost post. Jā. Ar to viss sākās. Zinu, ka daži viņu vēl joprojām izmanto, bet tas ir tāds pamats. Kā tas strādāja? Tas strādāja, jā, jo tie bija vecie labie laiki. Man šķiet, ka tolaik ne Rīmī nereklamējās. Nebija tā konkurence tik liela tieši, ja mēs runājam par Facebook un Instagramu. Tagad jau, jā, protams, ka tur ir citas cenas reklāmai, bet tā atdeve bija tāda riktīga laba, vai tas bija, ok, viņa atpelns ir kaut kāds apgrozījums, vai bija tā, ka tu sāki laist tās reklāmas un bija tāda, wow, vai šī ir atdeve? Nebija nekas tāds milzīgs, bet varēja just, ka tas dod kaut kādu savu pienesumu. Bet, zin kā, es nevarēju tajos laikos izmērīt, jo man nebija mājaslapas, un es skatījos vispār cenu par kaut kādu, es neatceros tur ziņu vai laiku, vai kaut kādas tās Facebook metrikas. Jā. Bet tad jau, sanāk, tev jau tā cena bija katram produktam nodefinēta, vai bija tā, ka DM-os tik maksā, cik maksā, ja tu Instagramā pārdod? Tas bija posts, tur es centos rakstīt to cenu, bet jā, tā pārdošana pārsvarā bija caur ziņām, jo mājaslapas nebija, un tad kurš Instagramā rakstīja, kurš tur uz telefonu, kurš e-pastā, bija dažādi komunikācijas kanāli, un tad kuram kas bija ārtāk, bet jā, mājaslapas kā tādas nebija, kur var ieiet un nopirkt kaut ko. Okay. Kā tu tiki līdz pirmajai mājaslapai? Tur man atkal bija viena problēma, kur man kaut ko nogrieza, un es sapratu, ka arī jāiet kaut kur tālāk. Man nobloķēja Facebook reklāmas kontu. Es nezinu, kas tur notika, viņi man tā arī nepastāstīja iemeslu. Tas ir, ka tu nevari gan Instagramā, gan Facebookā laist. Jā, es nevarēju laist reklāmas, es tiku tā kā iekšā, savā lapā, bet tas reklāmas konts man tika nobloķēts, es nezinu, kas tur notika. Tā kā permanenti, jā, es mēģināju ar visu kaut ko sazināties, tad es caur kaut kādu aģentūru arī tikt klāt pie tā Facebook, bet es nezinu, kas tur notika. Vai viņiem kaut kas nepatika, vai kas, un to kontu es tā arī nedabūju atpakaļ. Viņš bija piesaistīts manam profilam, pēc tam jau es noskaidroju, ka ir jātaisa tas kabinets, caur reklāmas kabinetu, uzņēmumu konts un tā tālāk. Bet jā, tas mani pamazām tajos meklējumos atveda pie cilvēka, kurš nodarbojas ar mājaslapu izstrādi. Okay. Mēs runājam par to profilu, viņš saka, Klau, bet tu taču nemaz nesaproti, kā vispār mērīt to, vai reklāma ir laba. Tu skaties, cik maksā varbūt tur viens klikšķis uz to postu, bet cik maksā viens pirkums, tas jau ir tas galvenais, kas ir jāsaprot priekš e-komercijas. Okay. Un tad tas bija kaut kāds rudens, un tad viņš teica, es te uztaisīšu Shopify lapu, 1000, bet tas bija sen. Tas bija 18. gads, ja es nemaldos. Un pa mēnesi mēs tur kaut ko saliksim, sabildēsim kaut kādus populārākos produktus, tā lai uz decembru, uz Ziemassvētkiem, kas mums ir tāds pats aktīvākais laiks, tad kaut kas jau tur notiks tajā mājaslapā, un tā arī bija. Kā tu vari vispār komentēt to izstrādes procesu, ņemot vērā, ka tā bija tā pirmā pieredze, ko tu kaut ko iemācījies? Man laikam ļoti paveicās ar to puisi, kas man palīdzēja, jo viņš ļoti tā profesionāli ātri to visu izdarīja. Protams, viņa bija ļoti primitīva, tur ar ļoti primitīvu dizainu, bet pats svarīgākais, tas jau ir next kaut kāda, es nezinu, kura versija. Okay. Jā, bet galvenais bija tas, ka viņa strādāja.
Un man liekas, tas ir lielākais Shopify plus, ka tur es nezinu, cik ļoti jāpacenšas, lai uztaisītu nestrādājušu mājaslapu. Var? Var. Jau tādas es saku, paveicās. Varbūt, jā, man ir grūti komentēt. Pirms tam bija tā, ka man bija pārdomas, varbūt, ka man vajag taisīt no nulles kaut ko savu, bet sākumā noteikti. Tas ir dārgi, tas ir sarežģīti. Sākumā jāpelna. Tieši tā, jāsaprot, vai vispār ir jēga tur ieguldīt kaut kādu naudu, bet jā, tas bija tāds labs mans pēriens pa pakaļu, ka vajag kaut kur iet tālāk, šis, kas bija līdz šim vairs nestrādā. Un tad es atradu nākamo tādu. Labi, bet tev nobloķēja Facebook un tu uztaisīji mājaslapu, kāds trafiks nāca? Es beigās dabūju atpakaļ citu kontu, to, ko man aģentūra uztaisīja, un tad jau man bija tas uzņēmuma reklāmas kabinets, un ar to mēs vēl joprojām darbojamies. Viņš kaut kad vēl ir ticis bloķēts, bet ar to mēs visi tikām galā. Okay. Kā ir, pieņemsim, tev mainījies, pieņemsim, ka tu laidi reklāmu Instagramā un reklāmu mājaslapā, vai atšķirība bija riktīgi savādāka, vai palielam nekas tā baigi nemainījās? Tā uz sitiena nē, bet es teiktu, ka pamazām, protams, ka tā mājaslapa kļuva populārāka. Pārdošanas procesa automatizē nebija vairs jāraksta. Arī, jā, tas bija baigais ieguvums, laiks, resursi, vai es pati tur sēžu atbildu vai kāds darbinieks, jo pirms tam mums tā pārdošana bija, jums šis ir pieejams, ne, šis nav pieejams, bet mēs tur varam uztaisīt lielāku, mazāku, citā krāsā, un tad tu staigā ar tām paletēm un bildē. Varbūt tā, varbūt šitā, tas viss ir šausmīgi laikietilpīgi. Un, ja tas vidējais čeks tur ir 30 eiro, cik daudz laika tu tam klientam vari veltīt? Jā, bet tās reklāmas tu pati taisīji vai tev kāds taisīja? Pirmās pati, jā, es diezgan ilgi. Jo tu pamācības kaut kādas? Jā, bet tas, man liekas, sākums bija arī diezgan primitīvs. Mēs, man liekas, vēl tajā no paša sākuma arī laidām caur to boost postu, vienkārši pielikām, lai viņš uz mājaslapu ved, nevis uz kaut kādu tur Facebook profilu. Okay. Tajā brīdī, kad tev tā pirmā mājaslapa, tev iet reklāma, tajā biznesa posmā, protams, viens ir, ko tajā uzņēmuma posmā viss grib, ir audzēt apgrozījumu, pelnīt vairāk, bet bez tā bija kādi citi izaicinājumi? Vai tas ir kaut kāds darba spēks vai palīgi? Vai jā, tas viss un vēl gan viss kaut kāds. Kas ir tādi izaicinājumi lielākie? Zini, kā man tā sajūta biznesā ir, ka tev ir kaut kāds, es nezinu, milzīgs grozs, kur ir daudz olas, un tad viņas ik pa laikam birst no vienas puses, no otras, un tad tu pieskrien te kaut ko saliec atpakaļ, tikmēr jau otrā pusē kaut kas birst, bet es teiktu, ka tas viss piederās pie lietas, ja nav tā, ka viss nokrīt un saplīst. Un jā, ir, teiksim, tu paņem darbiniekus, visi forši, visi nāk strādā, un tad ir kaut kāds klusāks posms, nav ko darīt. Tā cilvēkam ir jāmaksā alga, tu viņu paņēmis darbā, tu nevari viņam pateikt, zini, vai cīt, mums šis ir grūts mēnesis, mēs te kaut kā ar labdarību nodarbosimies. Tad ir atkal otra galējība. Tu samazini to darbinieku skaitu, tad nav kas strādā, ir pēkšņi kaut kāds pieplūdums. Piedāvājums. Jā, tas, ka nav tā stabilitāte. Mums pirmkārt mūsu nozarē ir tas, kā to pateikt, sezonalitāte, plus mīnus, teiksim, ir kaut kādi mēneši, kad ir vairāk darba, ir kaut kādi mēneši, kas ir klusāki. Ziemassvētku noteikti. Jā, un papildus tam iet visādi notikumi pa virsu, kas mums ir bijuši pasaulē, tas pats Covid pandēmija un vispārējais, kas sekoja tālāk. Tas jau viss arī ietekmē. Kā Covid tevi ietekmē? Mums viņš ļoti palīdzēja ar e-komerciju īstenībā, bet tas, man liekas, ir visiem tāds stāsts. Kas bija ļoti interesanti, es negaidīju, ka būs tāda interese par rotām, jo cilvēki sēdēja mājās, es nezinu, kur viņi pucējās mājās vai sūtīja dāvanas varbūt viens otram, kur tas viss tika lietots. Bet tajā brīdī, kad sākās Covid, tev jau bija fiziskās lokācijas? Jā, mums bija to laiku viens veikals Persas ielā, mēs bijām tādā pagrabiņā, noteikti daudz ir bijuši. Un, uz vietas, protams, ka uzreiz viss apstājās. Kaut kādas kā pirmās baumas sākās, ka kaut kur kaut kāds vīrus klīst, tā viss. Mēs tur sēdējām, mēs bijām to laiku divas. Mēs sēdējām tādā klusumā un nekas nenotika, bet nāca pasūtījumi. Un tad kaut kādi pirmie mēneši mums bija baigās atlaides, tur līdz 70% vai kaut kas tāds, jo vispār nevarēja saprast, kas tagad būs. Un uz vietas nekas nenotika, bet sāka nākt tie pasūtījumi. Tad to mēnesi bija tā, ka mums bija vairāk pasūtījumu kā iepriekšējā periodā, bet mazāks apgrozījums daļa atlaidēm. Un tad mēs pamazām skatījāmies, kad viss tā kā notiek, cēlām atpakaļ tās cenas, ņēmām nost atlaides. Nebija tas viss, ka laikam nezināja, cik ilgi šis viss būs. Bija, protams, pārdomas, bet mums diezgan ātri tā e-komercija izvilka, un tad bija skaidrs, ka būs jau labi. Tur vispār smieklīgi sanāca, mums vēl bija jāpārvācās, mēs bijām sarunājuši lielākas, foršākas telpas, un pēkšņi šis viss, jā. Un tad tur mēs sarunājām, ka mēs varam uz nenoteiktu laiku to visu pārcelt, skatīsies, kā būs saglabāt. Tā kā iespēja iet tur, bet neiet uzreiz uz sitienu, jā. Okay.
pēc tā, ko tu minēji, cik sapratu, bija tā pirmā lapa, ko tu uztaisīji, bet tagad ir bijuši pat versijas vēl līdz šajai. Kāds ir attīstījies? Lapa pa lieliem ir viena un tā pati, ko mēs mainījām Shopify tēmas un kaut kāds dizaina updates. Tur krāsiņas, logo mums arī pagājuši gadu bija rebrandings, tā teikt. Mēs nomainījām krāsas un logo arī nedaudz, ko te var redzēt. Nu, ir klienti, kas zina, kāds bija iepriekš. Nekas varbūt kardināli nav mainījies, bet... Viņu šitā jāparāda. Jā. Jā, un attiecīgi atbilstoši tam mēs arī mājaslapu, protams, uzlabojām. Ar to pašu cilvēkiem? Nē, tas jau tur mums bija cits dizaineris, cilvēki arī ir mainījušies. Jā. Okay. Un tagad tā gala versija, tagad tā ir gala versija un tur baigi neko tur tā neattīst. Nu, man patīk teikt par mājaslapām, ka tur tāpat kā Rīgu, viņas nekad nav gatavas. Tā ir gala versija šobrīd, bet man ir vienmēr milzīgs saraksts ar visādiem uzlabojumiem. Yeah. Es vienkārši skatos tur, kur es pati iepērkos, vai man ir tāds hobijs, tad, kad nav ko darīt, es sēžu un skrolēju visu kaut ko, visādas mājaslapas, un tad skatos, te ir kaut kāda forša feature, šito arī varētu pielikt. Un tad man ir saraksts, ko vēl varētu uzlabot, nomainīt, pielikt. Okay. Un cik es saprotu, nav tikai vienkārši rodas, bet ir arī bižutērija. Bižutērija ir tas, kas mums ir pamatā, bižutērija ir tas, kas nav dārgmetāls, kas nav tur zelta, sudrabs, platīnas un tā tālāk dimanti. Nu, šī, piemēram, ir bižutērija, tas ir tērauds, viņš ir apzeltīts. Jā. Kas ir forša bižutērija, ka tā cena ir cenas un kvalitātes attiecība, jo es pazaudēšu tos auskars, man nebūs žēl. Bet ir arī, cik es saprotu, šobrīd tev arī var... Ir arī sudrabs, jā, mēs strādājam, mums ir kolekcija no īstā sudraba, ir vai tā kā sudraba krāsā sudrabs, vai arī apzeltīts, kas būs zelta krāsā, bet bāzīti viņam ir sudraba, jā, ar provi. Bet tie jau ir nodefinēti dizaini, jā? Jā, to mēs šobrīd iepērkam gatavā veidā no ražotāja, skatāmies, kā iet. Ja ies labi, tad skatīsimies, kur var kaut kādus savus dizainus pasūtīt, tā, lai ir tā unikalitāte. Kaut kādi savi iegravējumi, tas arī vai... Iegravējumi, jā, to pie mums arī var veikt, jā, mums ir uz vietas ielā var atnākt, un tas ir burtiski sekundes jautājums. Ir lāzera iekārta, kas gravē. Tomēr sūtīt, tas tāds pieprasīts, vai tas tāds vienkārši ik pa laikam tāds? Tas bija ļoti trendīgi, tā, ka tas viss aizsākās pirms kaut kādā 18. gadā, varbūt 19. Okay. Un tas joprojām ir aktuāli. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēkiem patīk dāvanām pielikt tos gravējumus. Ir, piemēram, atslēgu piekariņi ar kaut kādiem tekstiem. Tad, kad ir izlaiduma laiks, tad mēs gravējam tur vislabākā skolotāja, paldies par zināšanām un viss kaut kas tādā stilā. Tad, kad ir māmiņdiena, tad ir vislabākā mamma, paldies mammai. Tur viss kaut kas tāds. To viņš to var izvēlēties tikai uz veikalā vai arī e-veikalā viņš var izvēlēties. Jā. Internetu veikalā var, man liekas, gandrīz jebkurai rotiņai, kur var pielikt medaļonu ar gravējumu, tu var atķiksēt, ja es gribu, un ierakstīt savu tekstu. Protams, tur ir kaut kāds garuma ierobežojums. Nē, nu iegravēt var, bet nevarēs salasīt, tur mikroskopu vajadzēs, jā. Un arī uz vietas, atnākot veikalā, uzreiz var dabūt, nu, cik rinda varbūt jāizstāv, ja ir kāds cilvēks priekšā gadījies. Uzreiz var dabūt savu gravējumu. Mums parasti jautā, man tā kā vajag šodien, ir kaut kāda iespēja, man tur varbūt vajadzēja mēnesi iepriekš pasūtīt, ne, tas ir tiešām. Bet tikai sudraba vai arī zelta? Tie medaļoni mums ir tērauda, bet krāsa viņiem ir zelta, sudraba un rozā zelta. Tur var izvēlēties. Bet pieņemsim, lai strādātu... Nē, tas ir, tev jau ir nodefinēts, vienkārši gribēju prasīt, ja tev ir sudraba zelts, vai tur nav kaut kāda, nezinu, apmācība, certifikācija, kaut kāda jābūt, lai sudraba vai zelta strādāt vai kaut kas tāds. Bet tev viņi ir nodefinēti, tev jau, tu jau pati viņus netaisi. Nē, mēs netaisam tā kā no nulles kaut kādus tur ietvarus, jā, tas mums nāk gatavā veidā. Un, tas gravieris, ar ko mēs strādājam, viņš strādā uz jebkura metāla principā, bet jā, mēs izvēlamies gravēt uz saviem materiāliem, jo mēs zinām, kāds būs tas rezultāts. Mums ik pa laikam nāk un prasa varbūt tur kaut kāda zelta kuloniņa, bet mēs parasti sakam, tikai uz jūsu atbildību. Okay, jā, jo mums nav tā kā liekas kuloniņš, uz kā patrenēties, mēs nevaram garantēt to rezultātu. Cik vispār grūti? Tev bija tās telpas, kuras tu teici, tu tagad izteici jaunies, kur tu tagad esi. Telpas vispār grūti atrast? Labas telpas, jā. Man liekas, labu ir visu grūti atrast. Okay. Telpas, nezinu. Jo tagad saka, ka visur Rīgā viss tukšojās un taisās cietas. Tās, kas ir labas, tās, man liekas, joprojām diezgan ātri aizpildās. Mums vajadzēja noteikti izmēru, jo mums tās preces ir maziņas, līdz ar to mums visi krājumi aizņem maz vietas, tas nav nekas milzīgs smags. Un pārsvarā bija vai ļoti lielas telpas, tur 100+ kvadrātu, mums tur īsti nav ko darīt, vai arī galīgi tādu būcenīšu, vai arī, teiksim, ļoti sliktā stāvoklī, kad ir jātaisa kapitālais remonts. Bet tajās telpās, kur jūs tagad esat, cik jūs ilgi tur esat?
No kaut kāda 20. gada, kad bija pandēmijas, neatceros. 20. 21. kaut kas tāds. Lokācija, tavuprāt, man liekas, tā bija ne Čaka, ne tā. Avotiela viens. Čaka avotu krustojums. Tas ir netālu, kur tās kāzu visa. Jā, Avotiela ir kāzu iela, jā. Laba lokācija priekš tavuprāt? Mums ir tā, ka mums nāk pārsvarā mūsu klienti, tie, kas zina. Tā, ka no ielas kāds ienāk, ir kaut kāda interese, bet es neteiktu, ka tā ir pamata auditorija. Pārsvarā tie ir tie, kas zina, uz kurien viņi brauc, nāk. Nav tā, ka ienāk, nezinu, kas te vispār ir. Nav tā, parasti tieši tie, kas jau zina, kur es eju. Pārsvarā ir tie, kas zina, jā. Ik pa laikam varbūt ir kāds ziņkārīgais, kas iet garām, bet tas ir ļoti, ļoti maz, jā. Okay. Un tad, teiksim, mums tā lokācija varbūt nebija tas noteicošais. Vienkārši sākās viss, ka mēs tur tajā rajonā grozījāmies, un tad likās, kaut kur pavisam citur pārvākties varbūt nav laba doma. Ja cilvēks ir atbraucis uz veco adresi, tad viņam tur jāpaiet 200 metri, un tad viņš ir jaunē. Mēs bijām Blaumaņa ielā, tad Pērses ielā, un tad tagad Avotu ielā. Okay. Tavā biznesā, kur ir fiziskie produkti, cik ļoti bieži tu saskaries ar tādu lietu kā brāķi un vēl kaut kas? Ir kaut kāds procents, es teiktu, ka ļoti mazs procents. To mēs spriežam pēc atsauksmēm, pēc atgriešanām un pēc tā, ka nāk uz kaut kādiem remontiem. Ko mēs darām? Mēs izvērtējam to situāciju, mums ir statistika, cik ir kaut kādai konkrētai rotei kaut kas noticis, un tad mēs skatāmies, ko tur var izdarīt. Ko var izdarīt, nevar izdarīt. Bet tas ir bieži, kad tu saņem no ražotāja, vai tie ir tie parasti, kur tu pats kaut ko dari un pārtaisi? Pārsvarā ir tas, kas ir saņemts gatavā veidā, tur jau mēs uzreiz redzam, vai ir gadījies, kad atnāk, teiksim, kāds kristāls ir izkrits, bet man liekas, ka tas ir tikai normāli. Okay. Un tad ir vienkārši kaut kas noplīst, izkrīt, atlīmējas un tā tālāk. Okay. Es domāju, ka atnāk milzīgi kaste, tad jūs katru varat vaļā skatīties, kāds arī notiek. Ja? Mēs to darām nevis tad, kad viņi atnāk, bet tad, kad mēs pakojam pasūtījumus. Jo viņš jau tur vēl stāv, viņš varbūt, kaut kas viņam notiksies noliktavā stāvot un tā tālāk. Okay. Pastāsti par savu pieredzi ar mārketingu. Reklāmas sākumā pati taisīju, jo katram ir dažādi interesanti stāsti ar reklāmas cilvēkiem, digitālā mārketinga aģentūram. Bieži es esmu reti dzirdējis, kad viņiem bijis 1 vai 2, parasti es dzirdu 5, 6, 7 un 8. Pastāsti par savu pieredzi. Tagad skatās cilvēks, tagad taisa uzņēmumu, domā ņem mārketinga aģentūru. Kas ir jāņem vērā? Sākumā pastāst savu pieredzi un kaut kādas mācības. Sākās viss ļoti tādā primitīvā veidā. Es pati visu taisīju, bet tas bija tad, kad tas bija vienkārši, un tad, kad arī bija minimāla konkurence tajā, tieši, teiksim, metas tajā reklāmas kabinetā. Un, protams, ka pirmās reklāmas bija ļoti efektīvas. Tur, man liekas, varēja jebkādu bildi ielikt, ja tas bija kaut kas, varbūt saistīts vienkārši. Jā, mēs likām vienkārši tur kaut kādas bildes, kur uz rokas kaut kas vai ausīs ir. Jā. Tad vēl nebija pat video. Jā, man šķiet, ka bija no paša sākuma bija tikai bildes vai kaut kādas galerijas. Un, tie bija laiki, kad par pirkumu varēja, piemēram, 1 eiro samaksāt. Tie bija labi laiki. Vai ne? Liekas, kāpēc es toreiz neieguldīju miljonu tajā reklāmā? Kā ar jebko. Jā. Un tad tas viss kaut kā pamazām apauga ar kaut kādām papildus lietām. Pats Facebook uzlaboja savu funkcionalitāti, un tas viss palika aizvien sarežģītāk. Un, protams, ka visi tie rādītāji kritās. Un tad es sapratu kaut kādā brīdī, vai es pat ar to nodarbojos 100%, vai arī es meklēju cilvēku, kas ar to nodarbojas 100%. Jo savādāk tu netiec tam visam līdzi, un tu dari kaut ko, kas nav varbūt, ko nevajag darīt, kļūdies, maksā par to. Un es tagad pat neatceros, kura bija pirmā aģentūra. Mēs mēģinājām ar aģentūrām strādāt, jā. Kaut kādu, man liekas, viena no lielajām, kam ir arī filiāli Latvijā. Okay. Un tā pieredze mums bija negatīva. Okay. Kas tieši? Es nesaku, ka tas nevienam neder, bet mūsu gadījumā, kad tas budžets varbūt nav super milzīgs, mēs nevaram, teiksim, ar to pašu Rimi vai Maksimu noteikti salīdzināt budžetus. Jo iepriekšējā podkāstā, kur bija Maija no Vegankoks, viņa arī stāstīja par to pieredzi un teica, ka bieži vien, kad strādā ar tām lielajām aģentūrām, kad tur saka, mēs tur ar IKEA vēl kaut ko strādājam, tur jau tā kreativitāte vajadzīga mazāk, jo visi jau zina, kas ir tas pa zīmolu. Tādiem mazākiem jauniem, tu jau tur riktīgi jādomā, kā izcelt to. Jā. Tas varētu būt viens. Otrs, man šķita, ka viņi tā kā līdz galam neiedziļinās mūsu kaut kādā produktā un specifikā, bet iespējams tas izriet no tā, ko tu saki. Ja tas ir IKEA, pa lielam jebkuram ir skaidrs, ko tur var nopirkt. Tur nav jādomā. Jā, tev nav jāiet, tur jāpēta, ko jūs tur pārdodat, ko pērk, ko nepērk, kas ir populārs, jā. Un tad, principā, cik tā informācija, cik es viņu varu iedot tam cilvēkam, kas ar mani strādā,
es nevaru visu atcerēties. Viņš arī visu neatcerās, ko es viņam stāstu. Tas bija Facebook vai arī Google kaut ko laidu? Man šķiet, ka viņi mums tikai ar Facebooku strādāja. Nu, Facebooks, Instagrams. Es neatceros, kurā gadā viņi uz to metu pārsaucās. Bet, jā, jā, kaut ko mēs tur mēģinājām, kaut kas strādāja, kaut kas nestrādāja. Bet mans iespējas bija tāds, ka tur ir jēga iet, ja tev tiešām ir milzīgs budžets un ja tev nav katra kapeika jāatsako. Katrs cents. Un tad varbūt tu vari taisīt vairāk tādas brenda awareness kampaņas, kaut kādas televīzijas reklāmas, teiksim. Tas pats Rimi un Maksima, tas vienmēr ir tāds labs piemērs, jo visi viņu zina. Ja tu redzi reklāmu, ka tur ir desus uz atlaidi, tev pa lielam viss ir skaidrs. Tu ēd desu, tu zini, kā viņa garšo, tu zini, kur viņu nopirkt, viss. Ja tas ir kaut kas varbūt mazāk pazīstams, tad tur kaut kā savādāk jāpieiet. Un mums vienkārši tās reklāmas nebija efektīvas. Mēs, mainījāt, rupji sakot, vienkārši iztērējām naudu un sapratām, ka šis veids mums nedara. Tā kā tas beidzās ar mīnusiem. Tas nebeidzās ar es teiktu ar nulēm, bet mīnusu gluži ne, bet bija skaidrs, ka šis neies krastā, ilgtermiņā. Tad bija kaut kāds periods, kad mēs atkal mēģinājām kaut ko paši. Un arī baigi nekas nestrādāja. Un tad mēs izmēģinājām vienu citu aģentūru, ar ko mēs arī šobrīd strādājam. Un tur mums bija pirmie rezultāti. Okay. Tādā ziņā jūs pēc šitā uzreiz bija pozitīva pieredze, trāpīja? Jā. Vispār arī Facebook vai Google arī? Vai? Šobrīd ir gan Google, gan Meta. Jā. Kas tavuprāt ir svarīgi labā Facebook reklāmā? Daudz kas. Viss ir svarīgi. Galvenais, es teiktu, aizķert to cilvēku, pievērst uzmanību, tas ir pirmais. Bet tas jau viss rodas kopā no dažādām detaļām, un tu nekad nezini, kas uz ko nostrādās. Vienam tā var būt skaņa, citam kaut kāds teksts, citam vispār kaut kāds vizuālais tēls, kā tas viss kopā izskatās. Tāpēc man nebūs tādas formulas. Es nezinu, vai kādam ir, bet ir vienkārši jātestē, jo vairāk tu pārbaudi, jo labāk. Bet tu pārdod tikai Latvijā vai arī ārzemēs? Tikai Latvijā šobrīd, jā. Es domāju tā par eksportu vai... Esam domājuši, bet tie ir līdzekļi un laiks, jā. Okay. Mums tas visu laiku kaut kur stāv kaut kādā plauktiņā, ka tā kā vajadzētu, bet neesam līdz tam vēl tā nopietni nonākuši. Okay. Un tad tā pārdošana tieši B2C nav bija kaut vairums uz apjomu kādiem citiem veikaliem? Nē, mēs strādājam ar Latvijas pērlēm, kas ir vis kaut kur Latvijas, varbūt mazpilsētās vairāk, tur arī Rīgā. Tur ir ļoti forši veikali, tur var visu kaut ko aiziet nopirkt, vai sev kādu nieciņu vai dāvanām, Okay. Tas mums ir tāds B2B klients. Tas, laikam, arī viss bija kaut kāds periods, kad mēs ļoti daudz ar tādiem veikaliem strādājām, bet tas bija arī periods, kad viņi bija populāri, visi tie latviešu darinājumi veikaliņi, un tagad, man liekas, viņi ir palikuši ļoti maz. Pastāst par to pieredzi ar veikaliem. Oi, tas bija traki. Visiem, man liekas, ir tā pieredze. Arī, jā, visi, kas ir vairāk kā, 5, 7 gadus, man liekas, visi tam ir gājuši cauri. Tas bija tāds trends, manuprāt, sāka vērties vaļā veikali, kur ir visādi latviešu darinājumi. Tur sākot ar rotām, beidzot ar kaut kādām kosmētiskiem līdzekļiem, tur ādas izstrādājumi tā tālāk. Un tie veikali ņēma uz realizāciju lietas pārsvarā. Protams, ka neviens negrib riskēt. Tas ir realizācija. Tas nozīmē ar pēcmaksu. Tad, kad tu saražo, iedod preces, viņi izliek viņas, un tad, teiksim, kā jūs tur vienojaties vai reizi mēnesī, vai reizi nedēļā, tad paskatās, kas ir pārdots, un par to attiecīgi arī samaksā. Daudziem mācību, ka šī ir kļūda, un tā nekad vairs nedarīt. Kā tev? Jā, es neteiktu, ka tas tagad attiecināms uz visiem. Tas ir atkarīgs varbūt no preces, no tā, cik ir pašizmaksa precei, kāds ir varbūt vispār stoks tam ražotājiem, teiksim, ja viņam tur stāv noliktavā un nav kur likt, varbūt, ka var iedot, varbūt, ka kaut kas tur aizies. Bet jā, kāpēc man tā bija kļūda? Tā preču maiņa bija diezgan lēna, respektīvi pirkumi bija maz no katra tā veikala, bet sanāca diezgan daudz saražot, diezgan liels stoks beigās izveidojās pa visiem tiem veikaliem. Tas laiks patērētājs. Laiks, protams, paši materiāli un tas, ka, teiksim, tur ir kaut kāds X veikals, viņš pārdod tur 10 auskariņus mēnesī, un tad sākas, mums šito nepērk, varbūt samainīt, vajag citas krāsas, citus modeļus. Vienmēr jau tas klients atnāk, un viņam vajag to, kas nav. Viņam nedara šis, viņam vajag tādu pašu, tikai zilā krāsā un lielāku, mazāku, tur nevis zeltā, bet sudrabā un tā tālāk. Un tad mēs tur kaut ko mēģinājām mainīt, līdz sapratām, ka tas ir vienkārši bezjēdzīga laika tērēšana. Bija kaut kāda atsevišķa veikala, kas labāk strādāja, bet,
iespējams, ka nav tik daudz to cilvēku, iedzīvotāju uz vienu to veikalu tajā brīdī, kad viņiem bija daudz. Vienkārši tur tie pirkumi bija tik, cik bija. Jā. Un tas tagad tikai tā Latvijas pērle? Tagad tikai Latvijas pērles. Protams, ja kāds grib tirgot, aiziet uz priekšu, bet ar priekšmaksām. Ir iespēja kaut ko samainīt, teiksim, ja tiešām kaut kas iestāvs vai, nezinu, tur brāķis tiek atsūtīts. Bet, nu, lai ir tas... teiksim, tā ieguldījums no tās otras puses arī, nu, kad ir lielāka, jā, tieši tā, lai ir lielāka motivācija kaut ko darīt, jo savādāk tu paņem, viņš tur stāv, nu, ir, nav. Es jau neko nezaudēju, vai ne? Sapratu. Jā. Nu, labi, nevar teikt jau nesen, bet Latvijā ienāca sociāla tīkls TikTok. Tu tur esi ļoti aktīvi. Man liekas, tev ir uzņēmuma konts, tev ir arī tavs privātais. Jā, es tur arī dejoju. Pastāsti par to, kā tu to mēģināji, vai bija kaut kāda faili, vai kaut kādā brīdī saprati, tā kā to tavu nozīmi TikTokam Nelģems uzņēmumā, tavuprāt? Kārtējs sociāls tīkls. Es neteiktu, ka TikToku vajag kaut kā atsevišķi skatīties, vismaz ne šobrīd, ne mums. Bet formāts ir savādāks. Formāts ir bišķiņ savādāks, bet man ļoti patika, kā man Santa Lasman vienreiz pateica, ka mums tas saturs ir tāds, ka viņš dara abās platformās. Tā kā tas, ko tu filmē, kaut kas pa vidu, jā. Nav tā, ka pavisam tik nenopietni un jocīgi, kā brīžiem ir TikToka saturs, un nav arī varbūt tik ļoti izsmalcināti un tikai ap un par produktu, kā to parasti liek Instagramā. Tad mums ir kaut kas tāds pa vidu, mēs tur cenšamies visu kaut ko miksēt. Vai tu piekrīti teicienam, laba Facebook reklāma nekad nebūs labs TikToks, bet labs TikToks var būt laba Facebook reklāma? Nu, es nezinu, man šķiet, ka nevar tā viennozīmīgi piekrist. Varbūt vairāk jā nekā nē, bet tas ir ļoti atkarīgs no nozares, no mērķa auditorijas. Nu, jo Facebookā tās reklāmas rullīši, viņi parasti ir tādi, viņi izstāsta pēc reklāmas. TikTokā parasti ir tas neizskatīties kā reklāma, ja? Nu, mūsu gadījumā jā, iespējams, ja mēs runājam par kodiem apģērbiem, aksesuāriem, jā, bet es nezinu, vai tas pilnīgi uz visām attiecas. Teiksim, ja jūs reklamējat savus pakalpojumus, varbūt vajadzētu kaut ko nopietnāku, jo tas ir tomēr B2B tāds segments vairāk, jā. Man ir grūti teikt, man ir pieredze tikai rotām mūsu gadījumā. Es teiktu, ka vairāk jā, bet arī ar kaut kādām robežām. Vai tu kaut kā izmēri rezultātu no TikTok, kāds internetu veikalā dod kaut kādu rezultātu? Mēs esam mērījuši pēc promo koda, bet šādā veidā mēs īsti nekādu nekonstatējām rezultātu, bet man jau šķiet, ka tas dod kaut ko, jo vienu klientu tu sasniedz ar TikToku, vienu caur Facebooku, caur Instagramu, kādam e-pasts atnāk, un tad to visu kopā saliekot, viņš gala beigās nonāk pie pirkuma. Nu, jums ir TikTok promo kods? Mums ir, jā, pašā TikTokā ir ielikts promokods, bet es neteiktu, ka viņš ir ļoti bieži izmantots, bet jā, man šķiet, ka tas vairāk nostrādā tiešām tā, ka kaut kur zemapziņā tas viss krājas cilvēkam, un tad, kad viņam vajag, tad viņš atcerās. Tur bija tāds zīmols, tādas rotiņas, man tur vajag dāvanai vai sev vai kaut kam citam. Bet tev arī bija tā situācija, jo sākumā, tajā brīdī, kad tas TikToks tikai sāka parādīties, tas skatījums bija ļoti vienkārši dabūt. Jā, brīdī nogriezis skatījums. Tur mainās ik pa laikam, mums ir arī tā kā pa viļņiem iet, ik pa laikam kaut kas aiziet pēkšņi, un tu nesaproti, kāpēc, un tad ir kaut kāds periods, kad vispār nekas neiet. Kas tur iesprūst kaut tos 300, 400 jā, tas arī, jā, protams. Kur visvairāk paiet šobrīd tavs laiks? Marketings, e-komercija. Tikai fiziskā lokācija nav nekāda lieta. Nu, es tur sēžu uz vietas, jā, bet tas varbūt ir mazāk, teiksim, tā darbs ar klientiem, bet vairāk, jā, mēs tur skatāmies, sastādām kaut kādu mārketinga plānu, kampaņas pa mēnesi, tad domājam, ko pafilmēt, ko safočēt, kaut kādus jaunus produktus, sadarbības. Un papildus tam, ja es brīvā laikā staigāju pa mājaslapām un skatos, ko es varu paņemt pie mums. Tev minēja vecajās telpās, jūs bija 2 cilvēki. Jā, tagad jau ir vairāk. Tagad mēs esam, cik mēs esam? 6 cilvēki, man liekas. Cilvēks, kurš nekad nebija pieņēmis darbinieks, tagad ir, ka tev jau ir kaut kāda komanda, kaut kādi tipi, vai ko tu esi iemācījusies ņemot darbā cilvēku. Kaut kādas lietas, ko tu skaties, kas tev ir svarīgi? Kas man ir svarīgi, kāds ir tas cilvēks, vai viņš grib darboties, jo, ja viņš grib, tad viņš visu var. Viņš var visu iemācīties, visu viņam var paskaidrot, parādīt, un citreiz ir tā, ka atnāk, un tu domā, viņam vispār to darbu vajag vai nevajag. Tu domā, tā kā, kad atnāc un no sevis viņam visu pirkstu, jā, negrib pats kaut ko tur darboties. Jā, cik viņam tā kā iekšā pašam ir vēlme kaut ko mēģināt, mācīties, piedalīties. Jā, neviens jau negrib, jā. Lielākais izaicinājums tad, kad tu sāki un tagad?
Tad, kad sāku, pašos sākumos, tu domā? Tādā pēc, kad bija pirmie 2 gadi, un tagad, man liekas, kurš ir 10 jau? 10. gads, jā, mājā bija 10 gadi. Mainījušies, jo sākumā parasti tas ir kaut kāds apgrozījums, vēlāk tas jau ir pilnīgi kaut kas cits bieži. Jā, no sākuma, man liekas, pirmais tāds klupšanas akmens bija tas, ka man bija 2 darbi, pamatdarbs, ar ko es savienoju visu šo, un es ilgi nevarēju to soli spērt izšķirties, jā. To vajadzēja darīt vienkārši ātrāk, bet pēc kara jau visi gudri. Tas bija, un tad pamazām visādas problēmas nāca un gāja, un kaut kā mēs viņus risinājām arī pēc kārtas. Bija kaut kādas problēmas ar apgrozījumu, teiksim, ka tu gribi kaut ko, un tu saproti, ka tev vienkārši tam nav līdzekļu. Forša ideja, bet nav ko tur ieguldīt šobrīd, un tad jādomā, ko nogriezt nost, vai ko varbūt nedarīt, vai... Kreatīvākam jābūt sākumā. Jā, viss kaut kas ir jāizdomā, un galvenais ir saprast, kas nesīs lielāku naudu, uz to arī tērēt savu laiku un ieguldīt tur tos līdzekļus. Un tagad? Tagad bieži vien ir kaut kāds tāds kreatīvais, kad nav idejas kaut kādas jaunas, ko filmēt, ko uztaisīt, kaut kādu kampaņu. Citreiz vienkārši ir brīži, kad liekas, ir nogurums, nolaižās rokas, cik ilgi vēl, ka kaut kas, notiekās. Jā. Tev pieņemsim kaut kādas ģeopolitiskās situācijas ir ietekmējuši, nav ietekmējuši? Kad karš sākās, mēs jutām, kad samazinās tas pieprasījums, protams, jo mums nav pirmās nepieciešamības preces, un man liekas, visas tādas lietas, kas ietekmē kaut kādu tirgus situāciju, kaut kādas krīzes ekonomiskās, viss, kur cilvēks jūtas nestabils, kur viņš šaubās par nākotni, rotas varētu būt viena no lietām, no kā viņš atteiksies. Varbūt ne pavisam, ne tā, ka nevilks, bet viņš izmantos to, kas viņam ir. Jā. Bet pieņemsim, tev ir fizisks veikals, tev ir internetu veikals, tev ir darbinieki, tu darbojies, ir apgrozījums, tu laidi reklāmu. Uz ko tu ej? Kas ir mērķis? Lielāks apgrozījums. Apgrozījums, jā. Bet, vai tas mērķis ir tikai cipariskā ziņā, vai tas arī, pieņemsim, tirgu ziņā, vai es tur gribu Baltiju iekarot, vai es gribu, vai kaut kādi mērķi ārpus tikai tam cipariskajam? Varbūt es gribu tur, nezinu, lai man ir 5 veikali, vai, Gribās, protams, iekarot visu pasauli, bet zilonis jādara karotīt, pamazām pa vienam kumosiņam. Par fiziskajiem veikaliem es neesmu tik pārliecināta. Man liekas, ka tomēr tā nākotne ir e-komercijā. Tas mums pierādījās arī pandēmijā, ka tiešām mēs tā ļoti ātri pārslēdzāmies. Mums jau uz to laiku bija tā mājaslapa. Daudzi tajā laikā tikai sāka par to domāt. Mums tādā ziņā mēs bijām varbūt soli priekšā kaut kādai daļai no uzņēmuma. Un tad ir internets, ar ko var iepirkties. Un es teiktu, ka uz vietas tā plūsma viņa joprojām nav tik liela, kāda viņa bija pirms pandēmijas. Jo tad tiešām kaut kā vairāk gribējās pačamdīt, aptaustīt, piemērīt, un iespējams, ka tajā pandēmijas laikā mēs guvām cilvēku uzticību. Viņi sūtīja, viņi redzēja, ka viss kārtībā, tur daudz maz atbilst bildēm, ir īstais izmērs, kvalitāte, un tagad viņiem liekas, priekš kam tērēt laiku, iet uz veikalu. Ja es redzu bildi, es zinu, ko es dabūšu, es viņu dabūšu ātri. Ja būs kaut kāda problēma, man tur palīdzēs, samainīs, salabos. Un tā kaut kā. Produktu ziņā kaut kādi jauni produktu kategorijas? Produkti mums ir visu laiku jauni. Bet tās pašas kategorijas? Kategorijas, pa lielam tās pašas, rotas, cik tur tās kategorijas var būt auskari, rokas sprādzes, gredzeni, kaklarotas, brošas, kaut kādas kājurotas, krellas. Tur pie tām kategorijām tur arī plāno palikt, Tikai paši produkti, lai rotē? Jā. Mēs regulāri liekam visādus jaunus dizainus klāt. Ir kaut kas mums ir no pašiem tiem pirmsākumiem vēl, kas kā tika ielikts mājaslapā, tā viņš tur joprojām pārdodās. Bet visu laiku ir jaunumi, jo gribās jau tās jaunās rotiņas sievietē. Tev tagad skatās cilvēki, kuri grib uztaisīt savu internetu veikalu. Viņiem ir viens varbūt pārdod sveces, cits smaržas, vienalga. Viņi teikt, nāk pie tevis, kas man ir jāzina, ko vispār nozīmē izstrādāt internetu veikalu, kam ir jābūt gatavam, cik tas īstenībā laika un resursu prasa, kaut kādus ieteikumus, ko nozīmē izstrādāt internetu. Zini, kā tas ir tāpat kā pajautāt, kā es varu uzcelt māju. Tu vari uzcelt zaru būdiņu un tu vari uzcelt debesskrāpi. Viss ir atkarīgs no iespējām, resursiem. Tev ir sanācis izstrādāt internetu veikalu kaut kādā brīdī, nezinu, varbūt mainot tos izstrādātājs, iebersties ar kaut ko? Iebersties, baigi nē. Nav bijis tā, ka kaut kas
tiešām... Kāds negatīvs notikums nav sanācis? Nē, varbūt ir bijis, ka kaut kas nestrādā īsti tā, kā vajadzētu, bet tā teiksim, ka viss ir galīgi nokritis un nekas nenotiek. Nē, tā mums nav bijis. Tādā ziņā, man liekas, Shopify ir ļoti uzticama platforma. Okay. Nē, kāpēc es prasu, jo bieži vien daudziem internetu veikaliem nekad nav bijis viens vai divi izstrādājumi. Kad sanāca daudzreiz mainīt, jo nav bijuši kaut kāds pozitīvs pieredzes. Tāpēc... Mums arī pa laikam nāca kaut kādi jauni cilvēki, bet ne tāpēc, ka iepriekšēji kaut ko sliktu izdarīja, bet tāpēc, ka likās, ka tas nākamais viņš varētu labāk. Tā. Kaut kas jau ir strādā, bet ir idejas, ko gribās uzlabot. Uztaisīt smukāk, ērtāk, un tad mēs atrodam nākamo cilvēku, un tad viņš kaut ko mums uztaisa, un tā tas viss pamazām aug un attīstās. Okay. Viena mācība uzņēmē darbībā, ko tu nodod, ko tu esi iemācījusies esot kā uzņēmē? Nepadoties, vienmēr ir izēja. Arī tad, kad rokas nolaižas, liekas, ka viss, ko vairs. Okay. Paiet laiks, galvenais ir atelpoties, nomierināties, un tad jau domāt tālāk, ko mēs ar šito visu varam pasākt. Okay. Ieteikums varbūt, kad tavuprāt Latvija joprojām ir labs tirgus, kur sākt? Jo parasti sūdzās, ka tirgus maziņš. Viegli ir sākt tajā tirgu, ko tu zini, vienalga viņš ir liels vai maziņš. Ja cilvēks dzīvo Latvijā, tad es domāju, ka ir savā ziņā vieglāk arī Latvijā sākt, jo tu varbūt vairāk saproti to mentalitātu, kultūru, kaut kādu cilvēku pieprasījumu, pirktspēju, mērķa auditoriju. Okay. Un tas pats varbūt arī citur ejot, ir vērtīgi atrast kaut kādu vietējo, kurš labāk zina, kas un kā. Okay. Jo, teiksim, mēs varam paņemt, es nezinu, kaut kādas ļoti minimalistiskas skandināvu stila rotas un mēģināt viņas Indijā pārdot. Es domāju, ka tas būs diezgan liels feils. Cena uzvar. Vai otrādi, jā. Okay. Esot kā uzņēmēja, darbojoties, gan jau ir nācies iemācīties dažādus arī skillsetus. Viens ir kaut kāds mārketings, vadīt darbiniekus. Kas tavuprāt ir tā viena lieta, kur tavuprāt vēl nes apgūs, bet ļoti gribi? Uzstāties podkastos. Tu domā publiskā runāšana vai runāšana kā tā? Publiskā runāšana, jā, tas ir tas, kas man šausmīgi satrauc jau no bērnības. Es vispār esmu introverts, bet darba ietvaros man nācās pārvarēt sevi, pārkāpt sev pāri. Es esmu gājis arī uz kursiem. Un ar kamerām es jau tieku galā ļoti labi, bet šis formāts man ir kaut kas jauns. Tāpēc, es labprāt, ja kāds vēl grib mani uzaicināt parunāt, tad es esmu šeit. Okay, super. Labi, liels tev paldies par sarunu, un es arī novēlu, lai visi izvirzītie mērķi akmeņi arī sanāk. Paldies. Paldies tev par sarunu. Man būs dāvaniņa tev. Es nezinu, vai tur būs kaut kas noderīgs priekš tevis. Okay. Bet gan jau kādai tuvai dāmai. Tu dzirdēji, ka es pateicu, ka man draudzenei patīk. Jā. Paldies tev. Paldies tev. Atā.